Nu jau vairākus mēnešus ar necaurredzamiem žogiem Liepājā norobežots Jāņa Čakstes laukums un Lielās ielas skvērs, kur norisinās vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Dažveid žogos izplēsta neliela cauruma, kas liecina, ka liepājnieks ļoti interesē, kā norit darbi un kādi abi laukumi nākotnē varētu izskatīties. Tad, lai vairs nevienam nav jāplēš žogs, šajā raidījumā piedāvājam iespēju ilūkoties abos būvlaukumos. Jāņa Čakstes laukumā pabeigta aptuveni 30% no plānoto darbu apjoma. Pabeigta vecā seguma demontāža un zemē ierakts inženiertehniskās komunikācijas, elektrības kabeļi, lietus notekūdeņu kanalizācija un citas. Būvniecībā bieži vien ir tā, ka tie 30% ir tādi, tie sākotnējie 30% ir tādi gausākie, ir tā teikt jāstrādā pazemē, ja, un tie ir tādi neredzamie, tie ir tādi nejūtamie darbi. Tad, kad tā apakšzeme ir sakārtota, tad jau, teiksim, virszemes darbi vizuāli notiek daudz ātrāk, viņi jau veidojās, var redzēt progresu, tiek iztaisīti un izbruģēti un iekārtoti dažādi celiņi, ja, tas ir jau tāds ļoti redzams un ļoti dinamisks process. Līdz ar to var teikt, ka šī ir arī tāda neredzamā fāze, ja, kad it kā īsti nevar samanīt tos darba rezultātus, bet tik un tā daudz, kas ir izdarīts. Laukuma rekonstrukcijas projekta autors ir AKA birojas ar arhitektu Andri Kokinu priekšgalā. Būvdarbu šeit veids Sijā Ālanda un līguma kopējā summa ir 645 110 lati. Laukums iecerēts kā multifunkcionāla vieta, padomājot gan par senioriem, gan ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Būs attiecīgās vadlīnijas, būs attiecīgā informācija, būs arī informācija saucamajā Braila rakstā, ja, tā kā parks būs atvērts, pieejams, ļoti labi izmantojams pilnīgi visiem cilvēkiem. Čakstes laukuma centrālais objekts un galvenais akcents būs strūklaka, par ko droši vien priecājas tie iedzīvotāji, kas pauduši uzskat, ka Liepāja diemžēl nevar lepoties ar strūklaku bagātību. Strūklaka būs izvietota tādā izvērsuma veidā, līnijās, un viņa tiks darbināta dažādos režīmos. Varēs būt gan pārsteiguma režīma, gan pastāvīgā režīma. Protams, varēs arī izslēgt, kad notiekās visādi pasākumi. Jebkurā gadījumā, protams, strūklaka būs tā, kas šo laukumu padarīs ļoti, ļoti tādu pievilcīgu, ļoti, ļoti atraktīvu, ļoti tādu dzīvu un patīkamu. Interesanti, ka veidojot Čakstes laukumu jauno izskatu, padomāts arī par nacionāli patriotiskiem akcentiem. Laukums nes Čakstes vārdu, un arī šeit būs piemiņas vieta Čakstēm, un arī parka teritorijā vairākās vietās tiks izvietots akmens plāksnes, kurās būs uzraksti, Čakstes vēstījumi Latvijai, novēlējumi, atziņas, un tas tiešām radīs šim laukumam tādu īpašu vērtību Latvijai. Jāņa Čakstes laukums ir vieta, kur liepājnieki ik gadu pulcējas valsts dzimšanas dienā. Tā kā visus darbus plānots pabeigt līdz novembrim, tad šogad atzīmējot 18. novembri jau varēsim novērtēt laukuma pārvērtības. Savukārt otrs iepriekš pieminētais objekts Lielās ielas skvērs nav tik liela teritorija, tāpēc darbi šeit tiks pabeigta ātrāk, septembra vidū. Šeit ir jau pabeigta visa demontāža, šeit ir pabeigta jau visa apakšzemes komunikācijas izbūve. Ļoti lielā mērā jau ir salikti visi celiņi, jau redzama, kāda būs šī parka struktūra. Un, darbi iet raiti uz priekšu, un varētu pat teikt, ka šis projekts tiks pabeigts ātrāk nekā plānots. Arī Lielās ielas skvērā būs atpūtas zona, rotaļu elementi mazajiem liepājniekiem, tiks nodrošināts video novērošana. Atvēlēt arī vieta publisku pasākumu rīkošanai, un uz to skatoties rodas jautājums, vai nav pārāk daudz betona. Noteikti nē, bet tas iespējas rodās droši vien tāpēc, ka šobrīd mēs redzam tikai to betonu, ja, bet šis laukums tiks atdzīvināts ar zaļajām zonām, šis laukums tiks atdzīvināts ar puķiem, ar stādījumiem, ar kokiem, ar soliņiem, ar vidas elementiem, ja, tā kā, šī betona dominante absolūti nebūs jūtama. Arī Lielās ielas skvēra rekonstrukcija veids Sijā Ālanda un līguma summa ir 237 349 lati.